spēlētāji pieprasa minūtes pārtraukumu, bumba paliek tavā rīcībā un spēle atsākas no sānauta izspēles. Bet 18 sekundes turpumā, tūlīt sāks arī pēdējā pamatlaika minūte. Markus Jahovičs ar bumbu. Pacietīgi, nekur nesteidzamies. 8 sekundes paliek, joprojām Markus ar bumbu. Beroe nāk veidot aizsegu. Tālmetiens Markusam, nav tas precīzs. Spāņi pie atlēcošās bumbas dosies uz priekšu. Robinsons svētbumbu pār laukumām, apstājas un izdara tālmetienu. Tas ir precīzs. Rezultāts starpība samazināt līdz minimumam, bet Latvija pie bumbas 40 sekundes, jau mazāk palikušas. Teikmanis nesteidzīgi vēd bumbu pār laukumām. Nokaitāt gaisotnes Rodea arēnā. Teikmans pēc pagrieziena nav tomēr precīzs. Spāņi var spēlēt gandrīz līdz galam. Pāris sekundes tur ir starp uzbrukuma laiku un spēles laika beigām. Bumba atkal pie Robinsona. Pirms mirkļa viņš realizē metienu no distances. Tagad atkal dedzinās sekundes, spēlēs 1-1 pret Vilcānu. Dodas caurgājienā, nāk telkā Beroe. Pazaudē bumbu, nē, tomēr paliek pie tās. Nu šeit gan uz nostākāt robežas. Un Latvija finālā! Es gribēju teikt, ka protams, šis ir jaunības maksimālisms būtu padarbojies uz laukuma stūri, noredzinājis sekundes līdz beigām. Tagad ir joprojām. Viens metiens Spāņiem, 2,3 sekundes vēl paliek. Tas ir pietiekoši daudz laika. Jā, protams, Teikmans būtu drusku pieredzējušāks, viņš varbūt aizlīst uz laukuma stūri. Būtu vēl kāda sekunda pagājusi. Punkti ir gūti, viss ir kārtībā. Mēs esam vadībā ar +3, bet potenciāls bija vēl. Mērē ievadīs bumbu spēlē. Skatāmies, kāds būs gala iznākums šim uzbrukumam. Tiek meklēts Robinsons. Paiet laiks uz priekšu. Notērēts laiks, vēl Ieskatīties atkārtojumā. Jā, parādīja, ka rekur tiesneši skatīties, cik... Sākotnējais lēmums ir atstāt bumbu Spānijai. Ir pagājis pussekunda būtībā. Iespējams, ka arī to šobrīd skatīsies, jo spēles laikā arī vēl var izmainīt, skatoties video atkārtojumā. Gribētos jau redzēt varbūt arī no citas skatu punkta, bet es nezinu, vai tas ir iespējams šajā reizē. Es, kur mūsu laukuma robežās vēl ir viena kamera. Grūti šeit pateikt, tieši Mērē ir priekšā. Tiesneši tūlīt pieņems lēmumu, un arī mēs to uzzināsim. Latvijai bumba! Vēl labāk nekā domājām. Negaidījām. Es godīgi sakot negaidīju, ka šobrīd bumba pienāksies Latvijas izlasē. Absolūti negaidīju. Jā, bumba spēlē un redzam arī metam augšā bumbu. Jā, lai laiks uzreiz iet uz priekšu. Uz priekšu un uz augšu. Benjijs tiek sūtīts tālu laukumā. Spēlētājs, kurš visticamāk arī var augstāk adresētās piespēles noķert. Jo jebkurā gadījumā, ja bumba būs otrā laukuma galā un kaut kādā veidā Spāņi to atgūs, tad metiens, kas viņiem būs jāizpild, būs ārprātīgi sarežģīts. Jahovičs ievad bumbu spēlē, Benjijs skar bumbu, 0, nē, vēl laiks, manuprāt, nebeigsies. Vēl jāizdara soda metiens. Šis ir pāragri, vēl spēle nav beigusies, bet Benjijam ir lieliski iespēja, tā teikt, ielikt punktu visam šajā vakarā. Jā, vēl tikai noformēt, tā teikt, beigu rezultātu. Benjijs aizmet garām abus sodmetienus. Šajā vakarā viņš tikai vienu reizi stājies uz līnijas, un toreiz trāpīja vienu no diviem. 2+2, 2+1 gājieni bija. Jā, pareizi. 2+1 gājieni bija, un +4 Latvijai, 0,6 sekundes, dāmas un kungi. Te nekas vairāk nemainīsies. Spāņi neguls 4 punktus šajā laikā. Latvijas izlase rīt spēlēs par zeltu otro reizi vēsturē. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tūlīt arī noskaidrosim gala rezultātu. Patīkams skudriņš šobrīd ir. Beroe +5, 92, 87. Tas lūk ir gala rezultāts. Latvijas izlase spēlēs par zeltu Eiropas čempionātā U16 kadetu vecumā pret Franciju 20:30 arī LTV7 tiešraidē. Latvijas valsts vienība 6 uzvaras 6 aizvadītās spēlēs līdz šim. Lūk, mūsu komanda priecājas, līdzutēji priecājas un apsveicu ikvienu Latvijas basketbola līdzutēju, ikvienu latviešu šajā brīdī, kurš pie televīzijas ekrāniem šo maču vēroja un kaut vai skatījās līdz spēles protokolā. Latvijas U16 izlase finālā pret Franciju. Vieglatlētikai, Eiropas čempionāts vieglatlētikā arī turpinās. Jā, arī tad. Pēc visām uzvarām, pēc visām spēlēm šajā turnīrā. Tas parāda arī to, cik saliedēta ir šī komanda.
Un tas ir ļoti svarīgi šādā vecumā. Ar jums kopā šajā vakarā Emīls Caune un Andrejs Siliņš. Paldies par uzmanību. Uzmanīgi svinam un gatavojamies rītdienas finālam. Un turam tagad īkšķi pa Oskaru Gravu 200 metru finālā Eiropas čempionātā vieglatlētikā. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies jau rīt. Vislabāk! Vislabāk!